Hello, check. I've been asked to speak on the verse from John chapter 10, verse 10. Es šodien esmu aicināts uzrunāt jūs par Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas 10. pantu. And I must confess, today is the first day when I feel quite afraid to be speaking. Un man jāatzīst jums, ka šī ir pirmā reize, kad man ir diezgan bail runāt. Because it's the first time I'm speaking in front of someone who's really important to me. Jo es pirmo reizi runāšu kādu cilvēku priekšā, kurš man ir ļoti svarīgs. And that's my brother-in-law Peter who's sitting here. Un tas ir mans māsas vīrs Pīters, kurš šeit sēž. So he had come to visit with his son from America. Viņš ir atbraucis mani apciemot kopā ar savu dēlu, atbraucis no Amerikas. And he's leaving tomorrow back for America. Un viņš rīt atkal dodas atpakaļ uz Ameriku. So please excuse me Tāpēc neņemiet ļaunā, if I say something that shocks you. ja es pateikšu kaut ko, kas šokēs jūs. He has never heard me giving a teaching in his life for the last 40 years. Pēdējo 40 gadu laikā viņš nekad nav dzirdējis, kā es saku kādu mācību vai uzrunu. So when he heard that I was giving a teaching, he said, I must come and see it. Un kad viņš dzirdēja, ka šodien man jāsaka uzrunu, viņš teica, man jāatnāk un tas jādzird. So let's begin with the teaching. Tāpēc sāksim ar mācību. The verse says, the thief comes to steal, kill and destroy. Un tad šis 10. pants saka, ka zaglis nāk, lai zaktu, iznīcinātu. But I have come to give you life and life in abundance. Bet es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un būtu dzīvība pārpilnībā. So why do we need to go to Jesus? Kāpēc mums ir jādodas pie Jēzus? What does the thief steal? Ko zaglis nozog? Peace. Mieru. Is your peace and my peace being stolen in some way? Vai jūsu miers un mans miers kaut kādā ziņā ir ticis nozagts? Maybe by anxiety, worry, doubt, fear. Varbūt ar trauksmi, ar raizēšanām, ar šaubām, ar bailēm. Is your joy and my joy being killed in some way? Vai jūsu un mans prieks kaut kādā veidā tiek nogalināts? Joy seems to be a very important word in Latvia. Vārds prieks Latvijā šķiet ļoti svarīgs vārds. Because you say prieka or priecīgi, you wish always with joy. Jo jūs, kad sakat kaut kādas tādas novēlējumus, jūs tur ieliekat vārdu prieks. And the question is something or someone killing the joy we have in our lives? Un tāpēc jautājums ir tāds, vai kaut kas vai kāds nozog prieku mūsu dzīvē. Recently I got a chance to go to Rome on a special program. Nesen man bija iespēja doties uz Romu, uz kādu īpašu notikumu, uz programmu. And we went to visit the house of Saint Philip Neri. Un mēs devāmies apciemot Svētā Filipa Nerī māju. He is called the joyful saint. Viņu mēdz dēvēt par priecīgo svēto. And he was so full of joy that everything he did with joy. Un viņš bija tik pilns ar prieku, ka viss, ko viņš darīja, viņš to darīja ar prieku. And even the order that he started of priests and nuns. Un pat tas ordenis, ko viņš aizsāka, tad klostermās un klosterbrāļu ordenis. We got a chance to meet one of those sisters. Mums bija iespēja vienu no tām māsām sastapt. And I have never seen a sister in my whole life with so much joy. Un es savā mūžā nekad neesmu saticis klostermāsu, kurā ir tik daudz prieka. So much so that all the people started taking selfies with the sister. Tā prieka bija tik daudz, ka visi cilvēki, kas tur bija, viņi gribēja uzņemt tādu selfijos, nofotografēt kopā ar to māsu. And what was strange is the sister was so willing to take the selfies as well. Un kas bija arī dīvaini, ka šī māsa labprāt arī piekrita šajos selfijos I have never nofotografēt. come across any sister in my life so willing to take selfies with so many people. Es savā mūžā vēl neesmu sastapis klostermāsu, kura tik labprāt būtu ar mieru ar tik daudziem cilvēkiem bildēties selfijos. And that's the first time in my life I realized how important joy is for a Christian. Un šajā te notikumā es pirmo reizi dzīvē sapratu, kāda ir prieka nozīme kristiešu dzīvē. And you and I should pray for this gift and grace. Un jums un man mums jālūdzas par šo žēlastību, par šo prieka dāvanu. The joy of that sister was contagious like a disease. Šīs māsas prieks, viņš bija pilnīgi tā kā lipīgs slimība. Sorry, I mean good disease. Es domāju, laba slimība. We always think of disease as something bad. Mēs parasti domājam, ka slimība ir kaut kas slikts. And she just changed the whole environment by her presence.
Un viņa ar savu klātbūtni viņa izmainīja visu to atmosfēru, kas tur bija. She only spoke Italian and nobody else spoke Italian except the organizers. Viņa runāja itāliešu valodā, un neviens cits, kas mēs tur bijām, izņemot organizatorus, nerunāja itāliešu valodā. But yet the joy in her face spoke much more than anything she said. Bet tomēr prieks, kas bija viņas sejā, tas runāja daudz skaļāk par jebko, ko viņa varēja pateikt ar vārdiem. There is no limitation of language for those who express joy. Tiem, kas izpauž prieku, viņu valodai nav ierobežojumu. Is your joy or my joy being killed? Vai jūsu prieks un mans prieks kaut kādā veidā tiek nokauts? My niece Peter's daughter, Mana tātad māsas vīra meita is one of the most joyful people I have also met. ir viens no priecīgākajiem cilvēkiem, kādu esmu sastapis. And I hope one day she comes here and you will meet her for yourself and you will see the joy in her face. Un es ceru, ka kādu dienu viņa atbrauks uz šejienu, un jūs arī redzēsiet viņas priekpilno seju. He has 3 children and 2 daughters, but he already knows who I'm speaking about. Viņam ir 3 bērni, no tiem 2 ir meitas, bet viņš noteikti jau saprot, par kuru no meitām es runāju. Because the joy in her life is contagious and catches everyone she meets. Jo prieks viņas dzīvē ir, kā es teicu, lipīgs un pielīp visiem, ar ko viņi satiekas. Here I think women have an unfair advantage over men. Man šķiet, ka šajā ziņā sievietēm ir kāda, tāda kā priekšrocība salīdzinot ar vīriešiem. I have seen more joyful women than men. Jo būtībā vairāk es esmu redzējis priekpilnas sievietes nekā vīriešus. I don't know why. Es nezinu, kāpēc tā ir. The last thing is destroy. Un pēdējā lieta ir iznīcināt. The thief comes to destroy our life. Zaglis nāk, lai iznīcinātu mūsu dzīves. Often we think of destruction like suicide or death. Mēs bieži domājam par iznīcību kā par, piemēram, pašnāvību vai nāvi. But there are slow ways of destruction we also need to be careful of. Bet mums jābūt arī uzmanīgiem ar tādiem lēniem iznīcināšanas veidiem. Like keeping anger and hatred in our hearts. Piemēram, kad mēs savā sirdī paturam dusmas vai ienaidu. Refusing to forgive. Kad mēs atsakāmies piedot. Choosing to let pride and prejudice control our behavior. Kad mēs ļaujam, lai mūsu uzvedību kontrolē lepnums un aizspriedumi. Letting depression and sadness control us. Vai arī, kad mēs ļaujam depresijai un skumjām mūs kontrolēt. In many different ways we can destroy our life slowly. Daudzos dažādos veidos mēs varam lēnām savas dzīves iznīcināt. God gives us a choice every time. Un Dievs katru reizi mums dod izvēles iespēju. And here he shows us the next element in the same verse. Un šajā pašā Bībeles pantā mums Dievs rāda tātad nākošo elementu. He says, I have come to give you life. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība. And life in its fullness. Un lai jums būtu dzīvība pārpilnībā. Some translations would even say abundance. Dažos tulkojumos, tad ir šī pārpilnība. And there's so much in this life that it overflows to other people. Tad tās dzīvības ir tik daudz, ka viņi plūst pāri un sasniedz arī citus cilvēkus. Now, what is this life and how can you and I experience more of this life? Kāda ir šī dzīvība pārpilnībā? Kā mēs varam to vairāk pieredzēt? The first thing about this life is it's built on a relationship. Pirmā lieta šai dzīvībai pārpilnībā ir, ka tā ir būvēta vai balstīta attiecībās. And this is not relationship with a religion. Un tās nav attiecības ar reliģiju. This is a relationship with a person. Tās ir attiecības ar personu. And that person is Jesus. Un šī persona ir Jēzus. And that's why we see beautifully in that Bible verse from John chapter 14 verse 6. Un tāpēc mēs redzam Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas 6. pantā. I am the way, I am the truth, I am the life. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. And how much effort do we make to relate to this person, Jesus? Un cik daudz mēs ieliekam pūļu tajā, lai veidotu attiecības ar šo personu, ar Jēzu? Have we persevered in talking to him? Vai mēs esam bijuši uzticīgi un neatlaidīgi tajā, lai runātos ar viņu? Have we persevered in listening to him? Lai klausītos viņā? Making place and space for him? Lai mēs dotu viņam sevī vietu un telpu? There was a priest who came to give us a retreat in Latvia.
Bija kāds priesteris, kas bija atbraucis uz Latviju vadīt rekolekcijas, And he was sharing how he goes to remote places to say Mass. un viņš dalījās ar to, kā viņš dodas svinēt svēto misi kādās ļoti attālinātās And some vietās. of those remote places are lucky if they get to hear Mass once in a month. Un dažās no šīm vietām šie ticīgie cilvēki ir laimīgi par to, ka viņi var piedalīties svētajā misē vienu reizi mēnesī. And you and I get Holy Mass so easily. Un es un jūs, mēs varam tik viegli piekļūt svētajai misē. Maybe many of us think, why should we attend every day? Bet varbūt mēs domājam, kāpēc gan man vajadzētu katru dienu iet uz svēto misi? Church says only Sunday is enough. Baznīca māca, ka pietiek ar vienu reizi nedēļā svētdienās. But if you and I are building a relationship with a person, Bet ja mēs veidojam attiecības ar personu, if I tell you your good friend, very good friend, your best friend is in town, or in piemēram, the city, es jums teiktu, tavs labākais draugs ir atbraucis šeit uz šo pilsētu. will you say to me, no problem, I just visit him or her on Sunday? Vai tad jūs teiktu, nē, nekas īpaši, es viņu svētdienu satikšu. If you're really friendly with a person, Ja jūs tiešām esat draugos ar šo cilvēku, you want to visit them every day. jūs labprāt viņu satiktu katru dienu. And if possible, all the time. Un iespējams pat visu laiku būt ar viņu kopā. And that's why you and I, we need to persevere in building this relationship with Jesus. Un tāpēc jums un mums ir jāiegulda pūles, lai veidotu attiecības ar Jēzu. Some of us are expecting it to fall from heaven. Daži no mums gaida, ka tas nokritīs pats no sevis, no debesīm. If it does, I don't think so. Ja tas tā arī, es domāju, ka tā nenotiek. It's an effort of daily prayer. Tā ir ikdienas lūkšanu tāda pūles vai ieguldījums lūkšanu. Persevering to talk and listen to God. Cenšoties runāt ar Dievu un klausīties viņā. Reading the word Lasīt Dievu vārdu, svētos rakstus. daily. Katru dienu. And allowing our whole mind and body to be ready to listen to God. Un rūpēties arī par to, lai mūsu prāts un mūsu miesa būtu gatavi klausīties Dievu. And then we will experience more of this life. Un tad mēs vairāk piedzīvosim šo dzīvību pārpilnībā. According to me, we should all be talking to God in a maximum period of 3 to 5 years after experiencing God. Talking. Okay. Right. We should all be talking to God Mums visiem vajadzētu sarunāties ar Dievu, like we are talking to each other. tā kā mēs viens ar otru sarunājamies. In a maximum time from our first experience of God, Maksimāli tad pirmo 3-5 gadu laikā pēc viņa piedzīvošanas. in 3 to 5 years. Within 3 to 5 years. Es nevaru iztulkot to domu. Apmēram 3 līdz 5 gadus. Nē, tā doma bija tāda, ka tikko kā tu pieredzi to Dievu tuvumu, ja, normāli būtu tā, ka 3-5 gadu laikā tu jau sāk tu viņu runāt kā draugu. Okay. Jā. Tātad, mēs katrs no to ticības ceļu kaut kad sākam, un tātad 3 līdz 5 gadu laikā pēc tam, kad mēs esam viņu sastapuši, tad mēs sākam runāt ar Dievu kā ar draugu. And a minimum time of 6 months. Un minimums 6 mēneši. Maybe even faster. Varbūt arī vēl ātrāk. The question is, how long since our first experience of Jesus to me? Tad jautājums ir, cik sen es piedzīvoju šo satikšanos ar Jēzu. Don't answer that question. Jūs varat neatbildēt. But maybe we should say, from that time to now, how much time has passed? Bet mēs varētu domāt, tad no tā brīža līdz šim brīdim, cik daudz laika ir pagājis. And am I still unable to speak and listen to Jesus? Un vai ir tā, ka es joprojām neesmu īsti spējīgs runāt un klausīties Jēzu kā draugā? We need to go on our knees and beg God for forgiveness. Tad mums ir būtībā jākrīt ceļos un jālūdz Dievam piedošana. It's a disgrace. Jo tā nevajadzētu būt, ka mums vēl nav šo te attiecību ar viņu kā ar draugu. How can we have life if we can't talk to the person who gives us life? Kā mums var būt dzīvība pārpilnībā, ja mēs nerunājam ar personu, kas dod šo dzīvību pārpilnībā? And we know the famous verse from John chapter 3, verse 16. Mēs zinām pazīstamo pantu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. panta. God so loved the world Jo Dievs tā mīlēja pasauli, that he gave his only son,
ka viņš deva savu viendzimušo dēlu, that whosoever believes in him lai ik viens, kas viņam tic, may not perish, may not die, nemirtu, but have eternal life. bet lai viņam būtu mūžīgā dzīve. And so this eternal life is an experience here on earth. Jā, un tātad šī mūžīgā dzīve ir pieredze, kas mums var būt jau šeit, uz zemes. Recently I got a chance to celebrate Mass for Joseph and Ilse. Nesen man bija iespēja svinēt svēto misiju, nodomā par Jāzepu un Ilzi. I actually said something that surprised me itself. Un I said something. Es pateicu kaut ko tādu, kas pārsteidza mani pašu. I'll let Joseph just tell you what that was. Well, he said the miracle is not, people think miracles only healings outside or we wasn't discovered, but the biggest miracle is we don't see it inside when a person is transformed. The miracle is you. You are the miracle. Jā, tad Jāzeps teica, ka priesteris Vinējs ir teicis, ka mēs bieži domājam, ka brīnumi ir kaut kas, kas notiek ārēji, kāda dziedināšana, bet priesteris Vinējs saka, ka brīnums esi tu, es esmu brīnums. We are the miracle. Mēs esam brīnums. And we should stop looking for miracles outside us. Un mums jāpārtrauc meklēt brīnumi ārpus mums. And we need to start looking for miracles inside us. Un jāsāk meklēt brīnumi mūsos pašos. Because we are so busy trying to discover God outside us and around us. Jo mēs esam tik nodarbināti, lai atrastu Dievu ārpus mums un apkārt mums. Which is not a bad thing in itself. Pats par sevi tas nav nekas slikts. But if we can't find and discover God inside us, Bet ja mēs nevaram atrast un atklāt Dievu paši sevī, I don't think we can discover God anywhere. es domāju, tad mēs īsti nekur viņu nevaram This is atrast. my personal opinion. Tas ir mans personīgais viedoklis. But this is also connected with life and relationship. Bet tas ir saistīts arī ar šo dzīvību un attiecībām. So I'm going to ask all of us today Un tāpēc es visiem jums lūkšu šodien. to start searching for God inside you. Sāciet meklēt Dievu iekšpus sevis. There was a friend, a person who was a mentor of mine, Ir kāds cilvēks, kas man savulaik bija mentors, and he used to say the longest journey un viņš teica, visgarākais ceļojums is the journey inside. ir ceļojums iekšpus. And that's not easy. Un tas nav viegli, Because for many of us, including myself, jo daudziem no mums, tajā skaitā man, that's also the most difficult tas, journey. tas ir arī visgrūtākais ceļojums. Because often when we look inside us, Jo bieži, kad mēs ielūkojamies sevī, we may see things we don't like. mēs tur redzam lietas, kas mums nepatīk, And so better not to look at all. un tad labāk neskatīties uz to vispār. Then we won't see anything. Bet tad mēs arī neko neredzēsim. And also we will never know who we are. Un nekad arī neuzzināsim, kas mēs esam. How can we live life when we don't know who we are? Kā mēs varam dzīvot savu dzīvi, ja mēs nezinām, kas mēs esam? Part of this life and life in its fullness Daļa no šīs dzīves un dzīvības pārpilnībā is finding out every day in prayer and our life in general ir katru dienu, gan lūkšanā, gan vispār dzīvē kopumā atrast, more of who we are. ar vienu vairāk atklāt, kas mēs esam. And that's a wonderful discovery. Un tas ir brīnišķīgs atklājums. I discovered that I didn't like and accept myself. Es pats atklāju, ka es pats sev nepatiku un nepieņēmu sevi. And I wanted to be taller, Es gribēju būt garāks, maybe a little more muscular, varbūt nedaudz tāds būdīgāks, a little better features on my face, izteiksmīgākiem vaipstiem, a little better proportion. Citās ķermeņa proporcijās. And I realized I really don't like myself. Un es aptvēru, ka es patiesībā sev nepatīku. I promise you it's very difficult to like others if you can't like yourself. Es jums varu galvot, ka ir ļoti grūti, ka citi mums patiktu, ja mēs paši sev nepatīkam. As I looked into myself, I said, Lord, I need to learn to love myself. Un kad es raudzījos uz sevi, es kungam teicu, kungs, tev jāiemāca, palīdzi man iepatikties And pašam sev. celebrate my own life. Ka es varētu priecāties par savu dzīvi, to svinēt. And do you know how long it took after I started to learn to love myself, how long it took? Un vai varat iedomāties, cik ilgu laiku tas paņēma, kopš es nolēmu, ka man vajadzētu sevi iemīlēt? 17 years. 17 gadus. But one day I looked in the mirror Bet vienu dienu es ieskatījos spogulī, and I said, I like that person there. un es teicu, man patīk tas cilvēks pretī. No changes required. Nekādas izmaiņas nav nepieciešamas. Whatever I see there is good. Lai kas tur arī būtu, lai ko es tur redzētu, tas ir labs. Good for me. Labs priekš manis.
How often when you look at the mirror, you want to see something or someone different? Cik bieži, kad jūs raugāties spogulī, jūs gribētu redzēt kādu, kas ir citādāks? If that is our situation, we haven't discovered the miracle inside. Ja tas tā ir mums, tad mēs vēl neesam atklājuši brīnumu, kas ir mūsos. Don't be ashamed. I hope you do it faster than 17 years. Jā, es ceru, ka jūs to izdarīsiet ātrāk nekā 17 gados. And you probably will. Un visdrīzāk, iespējams, ka jums tas izdosies. But start the journey. Bet sāciet šo ceļojumu. Because I know how painful it is struggling to love yourself. Jo es zinu, cik tas ir sāpīgi, kad ir grūtības sev mīlēt. And I've seen people suffer their whole life because they never accept themselves. Un es esmu redzējis, ka cilvēki cieš visu dzīvi, jo viņi sevi nepieņem. They are 80 or 85 years old and still trying to pretend to be someone else. Viņiem ir jau 80, pat 85 gadi, un viņi joprojām izliekas, ka viņi ir citādāki. And that is not life in its fullness. Un tā nav dzīvība pārpilnībā. So where do these words fullness be used? The second part of the teaching. Jā, un tad otrā mācības daļa, kur šie te vārdi pārpilnība ir izmantoti. So one of them is used in the first chapter of John, verse 16. Viena no vietām, kur tas izmantots, ir Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa. It says, from his fullness we have all received grace in place of grace. From his fullness, John chapter 1, verse 16. 16. pāns Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Who are we receiving fullness from? No kā mēs saņemam pārpilnību? From God. No Dieva. How do we receive that fullness? Kā mēs saņemam šo žēlastību? By contact with him. Ar viņu esot kopā, ar viņu esot kontaktā. We live in a cold country. Mēs dzīvojam tādā, vēsā zemē. Not in summer, but in winter. Ne jau vasarā, bet ziemā šeit ir vēsi vai augsti. So we go into a room which is heated. Tāpēc mēs mēģinām ieiet ziemā, mēs ejam istabās, kas ir sasildītas. If you come out from the cold environment, you come into the room. Ja no augstas ārienes jūs ienākat istabā, will you feel hot or cold? Jums būs karsti vai augsti? What do you think? Kā jums liekas? Simple question. Ļoti vienkārši jautājums. This is not trick, this is just a normal question. Siltāk. Hot. Hot, of course you'll feel hot. Jā, protams, jums būs silti, jums būs karsti. Likewise, as you and I come in contact with Jesus, Un tieši tāpat, ja mēs tuvojamies Jēzum, nonākam kontaktā ar Jēzu, his fullness begins to heat our souls and minds and hearts. Tā dzīvība pārpilnībā, kas ir viņā, viņa sāk sasildīt mūsu sirdis un dvēseles. So perhaps I'm confronting you with something very harsh. Tāpēc varbūt es savā ziņā jūs konfrontēju ar kaut ko tādu diezgan izaicinošu. Maybe we are really not getting close to God at all. Varbūt mēs nemaz neesam tuvu Dievam. And we are fooling ourselves into believing that we are coming in contact with God. Un varbūt mēs sev tikai muļķojam, domājot, ka mēs esam kontaktā ar Dievu. Because if we are coming in contact with God, Jo, ja mēs esam kontaktā ar Dievu, whether you like it or not, vai jums tas patīk vai nē, God is going to influence you with his fullness. Dievs ar savu pārpilnību, viņš jūs pārveidos. Even if you don't want to be joyful, you'll become joyful. Pat ja jūs negribat būt priecīgi, jūs būsiet priecīgi. Even if you don't want to be peaceful, you'll become peaceful. Pat ja jūs negribēsiet būt mierpilni, jūs tādi būsiet. Because the effect of God's personality comes on you and me. Tāpēc, ka tas, kāds ir Dievs kā persona, tas ietekmē jūs un mani. So don't be afraid to share with God who you and I really am. Tāpēc nebaidieties Dievam stāstīt vai dalīties ar viņu par to, kas jūs un es, kas mēs Many of esam. us think we can fool God. Daudz no mums šķiet, ka mēs varam Dievu apmuļķot. I too thought that way in the beginning of my prayer life. Es arī tā mēdzu domāt, tad, kad es uzsāku lūkšanu dzīvi. And then I found, God, I can't fool you, you know everything. Un tad es sapratu, Dievs, es tevi nevaru apmuļķot, tu visu zini. So I realized the only person I'm fooling is myself. Un es sapratu, ka vienīgais cilvēks, ko es muļķoju, esmu es pats. So I said, Lord, I'm not going to fool myself anymore. Es teicu, kungs, es vairs nemānīšu pats sevi. You know me. Tu man pazīsti. I can't give you anything good.
Es pats no sevis neko labu nevaru tev dot, because I don't have anything good to give. jo man nekā laba nav ko dot. But I can give you my sins and weaknesses. Bet es tev varu dot savus grēkus un vājības, And perhaps you can use those sins and weaknesses un varbūt tu vari tās lietot and make me a better person step by step. un soli pa solim pārveidot mani par labāku So cilvēku. don't worry if you and I don't have anything good to give God. Neraizēties, ja jums šķiet, ka jums nav nekā laba, ko dot Dievam. I'm still struggling after 40 years of praying to God to find something good to give God. Es joprojām, kā saka, pats ar to mēģinu tikt galā jau 40 gadus pēc tam, kad es esmu sācis to darīt. But the good news is now I'm willing to give God more than I was earlier. Bet labā ziņas ir tādas, ka es vēlos Dievam dot vairāk nekā tas bija kādreiz. That's all God asks. Un tas ir viss, ko Dievs no mums prasa. So let's ask ourselves today, how can we give God more of our fullness? Un tāpēc šodien sev pavaicāsim, vai Dievam ir vairāk, kur dot savu pārpilnību And mums. as we give God more of our fullness, Un kad mēs atdodam Dievam savu pārpilnību, we begin to receive from God more of His fullness. mēs sākam no viņa vairāk saņemt viņa dzīvības pārpilnību. Sometimes we will totally make a mess and make mistakes. Dažreiz mēs kļūdīsimies un visu salaidīsim grīstē. And I want to take you now to Ephesians chapter 3 verse 19. Un tagad paskatīsimies Pāvila vēstulē Efeziešiem 3. nodaļā. And that verse tells us, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Ephesians chapter 3 verse 19. Un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. To know the love of Christ, Tad so izprast Kristus mīlestību, God can fill you with His fullness. tad Dievs var piepildīt jūs ar viņa pārpilnību. So which means if you and I experience this love of Christ, Tas nozīmē, ka ja jūs un es, ja mēs piedzīvojam Kristus mīlestību, we'll automatically be filled with the fullness of God. mēs jau automātiski esam piepildīti ar Dieva dzīvības pārpilnību. I sometimes meet people who tell me, why am I suffering so much? If God loves me, I wouldn't suffer so much. Dažreiz cilvēki man vaicā, kādēļ es tik daudz ciešu, ja Dievs mani patiešām mīlētu, es neciestu tik daudz. Maybe you are one of those people. Varbūt kāds no jums esat tā domājat. And I ask myself the same question. Un es arī pats sev mēdzu uzdot to jautājumu. Especially in areas of blessings. Īpaši tas ir blessings. Blessings means good things happening. Īpaši tas ir tādās svētību jomās. I looked at my friends or my family members or my relatives. Es, piemēram, skatījos uz saviem draugiem, uz saviem ģimenes locekļiem, uz saviem radiniekiem. And I compared what blessings or good things are happening to them Un es salīdzināju, kādas svētības viņi saņem with what blessing or good things are happening to me. un kādas svētības, jeb labas lietas ar mani notiek. And looking at some of your faces, I think you've done similar things. Un man skatoties jūsu sejām, es pieņemu, ka arī jūs esat tā darījuši. And I felt that God was not fair to me. Un man tolaik šķita, ka Dievs pret mani neizturējās taisnīgi. And that God gave me less. Ka Dievs man deva mazāk And God gave them more. un viņiem deva vairāk. Maybe you felt that way sometime. Varbūt jūs esat kādreiz tā jutušies. But anyway, in my prayer, I said, but God knows best. Bet es lūkšanā teicu, bet Dievs labāk zina. So my business is only to allow the fullness of God to come into my life. Jo mans uzdevums ir ļaut Dieva pārpilnībai ienākt manā dzīvē. Money, blessings, good things, let them go. Nauda, labas lietas, svētības, lai tas iet. Because if you and I receive the fullness of God, Tāpēc, ka ja jūs un es, ja mēs saņemam Dieva pārpilnību, everything else will come, including money. nāks arī viss pārējais, tajā skaitā nauda. When people tell me they are suffering from financial problems for many years, Kad cilvēki stāsta, ka viņi cieši no finansiālām problēmām ilgus gadu garumā, and they still have a relationship with God, un viņiem joprojām ir attiecības ar Dievu,
I think, no, something is wrong. The fullness is not with them. Es domāju, kaut kas tur nav kārtībā, vēl nav šī pārpilnība. Or they have been disproportionately sick for many years. Vai arī cilvēki ir bijuši ļoti slimi daudzus gadus. I think there is something missing in the fullness. Es domāju, ka kaut kas šajā pārpilnībā pietrūkst. And we need to ask ourselves, what are we doing wrong? Mums jāvaicā sev, ko es daru nepareizi, That is preventing us from receiving this fullness. kas kavē saņemt pārpilnību. Before I met God, I used to get sick for 50 days a year. Really sick. Pirms es biju sastapis Dievu, es smagi slimoju 50 dienas gadā. Now I get really sick for less than 5 days a year. Tagad es tā patiešām smagi slimoju apmēram 5 dienas gadā. Before I met God, I felt I was not blessed at all compared to other people. Pirms es Dievu sastapu, man šķita, ka es neesmu svētīts, salīdzinot ar tām svētībām, kas citiem cilvēkiem. And they were receiving the fullness and I was not. Man šķita, ka viņi saņēma pārpilnību un es ne. But after I met God, today I feel I am blessed much more than I could ever imagine or even want. Bet, kad es Dievu esmu sastapis, un tagad uz to skatoties, man šķiet, es svētīts vairāk nekā jau kad, un kā es pat būtu gribējis. Jo es esmu pārstājis salīdzināt, kas ir man un kas ir citiem. Lai gan savā vājumā es reizēm to joprojām mēdzu darīt, bet lielākoties ne. Un es koncentrējos uz Dieva labbestību un uz Dieva pārpilnību. Most of the time, unknown to us, we are stopping God's blessings coming to our life. Ļoti bieži mēs paši neapzinoties nobloķējam vai apstādinam Dieva pārpilnību vai svētību mūsu dzīvē. We stop it because we are allowing someone or something to steal, kill and destroy our lives. Un mēs to apstādinam, jo mēs ļaujam kādam vai kaut kam nokaut, zakt un iznīcināt. Identify that thing. Mēģiniet saprast, kas ir tā lieta, tā uzvedība vai cilvēks. Un tad es apsolu, ka tad mēs varēsim ļoti izaugt, vai būs liels progress šajā dzīvības pārpilnības saņemšanā. Un pēdējie 2 panti būs no vēstules Kolosiešiem. And here they are talking about Jesus, chapter 1, verse 19. For in him all the fullness was pleased to dwell. Colossians chapter 1, verse 19. Okay, Chapter 1, verse 19. Tātad apstuļu Pāvila vēstule Kolosiešiem 1. nodaļa un 19. pants. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. God wants his fullness to dwell in you and me. Dievs vēlas, lai viņa pilnība iemājo jūsos un manī. So I'm encouraging you to begin to pray for this grace. Tāpēc es gribu jūs iedrošināt, sāciet lūgt par šo žēlastību. Lord, you have made a promise to give me life and life in its fullness. Kungs, tu esi apsolījis, ka tu dosi dzīvību un dosi to pārpilnībā. And I know your promises are always true. Un es zinu, ka tavi apsolījumi vienmēr ir patiesi. So what am I doing to block your promise from becoming true in my life? Kas ir tas, kungs, ko es daru un ka es apstādinu vai nobloķēju, lai šis tavs apsolījums piepildītos? As it will. Un tas notiks. Recently I got in touch with a person from one of my parishes in Mumbai. Nesen es sazinājos ar kādu cilvēku, kurš bija manā draudzē Mumbajā. And I'm especially sharing to also ask you to pray for her. Un es arī šo stāstu, lai aicinātu jūs lūgties par viņu. And I don't hear this conversation too often. Un es šādu sarunu nedzirdu pārāk bieži. So that's why I want to share it with you. Tāpēc es gribu padalīties šajā sarunā ar jums. She said, Father, I feel I have been so blessed. Viņa teica, Tēvs, es jūtos tik svētīta. Everything I ever wanted in my life, God has given me. Visu, ko es savā dzīvē esmu vēlējusies, Dievs to man ir devis. And this lady went through tremendous suffering. Un šī sieviete, viņa ir gājusi cauri milzīgām ciešanām. And is still suffering. Un viņa joprojām turpina ciest. And her one desire is to have a biological child of her own.
Un viņas vienīgā vēlēšanās ir, lai viņai būtu pašai savs bērns, bioloģiski There was savs at bērns. least one miscarriage. Viņai ir bijis vismaz viens spontānais aborts. And recently she phoned me and said, Father, please pray for me. Nesen viņa man piezvanīja un teica, lūdzieties par I mani. have conceived again. Es atkal esmu tapusi grūta. She's probably in her late 30s or early 40s. Viņai ir ap 40 gadus veca. But whatever happens to the pregnancy, Bet, lai kas arī notiktu ar šo grūtniecību, she's trusting God one day at a time. viņa uzticas Dievam no dienas uz dienas. And that's what you and I also need to do to receive this life and life in its fullness. Un tas ir tas, kas arī jums un man jādara, lai mēs saņemtu dzīvību pārpilnībā. I can't tell you all the suffering she endured because that's confidential. Es nevaru jums pastāstīt visas ciešanas, kas šai sievietei ir bijušas, jo tas ir konfidenciāli. But the chances are that her suffering was more than anyone suffering in this group. Bet es pieļauju, ka ir tā, ka tas viņas ciešanu mērs ir lielāks nekā ikvienam no mums, kas šeit ir bijis. So I close with the last verse from Colossians chapter 2 verses 9 and 10. Un es noslēgšu arī ar 2 pantiem no vēstules Kolosiešiem no 2. nodaļas. For in him dwells the full wholeness of the deity bodily, of God bodily. 9. pants. Viņā mājo visa dievības pilnība redzamā veidā. And this is the verse which I want you to listen carefully, verse 10. Un tagad 10. pants, ļoti uzmanīgi klausieties. And you share in this fullness with him, Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. who is the head of every principality and power. Jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. So what is God saying to you and me? Tātad, ko Dievs jums un man šeit saka? In a deeper way, he's saying, I want you to share in my Godhead. Tad dziļākajā nozīmē viņš saka, es gribu, lai tu dalīties ar tevi tajā, kas man ir šī dievišķība. I want you to share in my divine way of living and thinking. Es gribu, lai tu esi līdzdalīgs manā dievišķajā dzīvošanas un domāšanas veidā. Would it be like to share in divine life? Vai mēs negribētu būt līdzdalīgi dievišķajā dzīvē? And it's offered to us. Un tas mums tiek piedāvāts. So right now I'm going to ask you to close your eyes. Tāpēc tagad es lūkšu, lai jūs aizverat acis. And we're going to ask the choir just to sing a song. Un mēs lūksim, lai slavētāji dzied kādu dziesmu. And if you want to experience this divine life in a deeper way, Un ja jūs gribat piedzīvot šo dievišķo dzīvi dziļākā veidā, so and you can sing any song, something about giving your life to God. Okay. jūs varat dziedāt jau kādu kaut kas par atdošanu. I invite you to stand up of your own free will. Es jūs aicinu, ja jūs vēlaties, jūs varat piecelties kājās. And Father John Paul and I will come around. Un es un priesteris Džons Pols, mēs iesim apkārt. Praying for you for this life and life in its fullness. Un mēs lūksimies par jums, lai jums ir šī dzīvība un dzīvība pārpilnībā. First we will pray for each other as well. No sākuma mēs palūksimies arī viens par otru, Because we also need this life in its fullness. jo mums arī ir vajadzīga viņa dzīvība pārpilnībā. And if I am only telling you about a small fraction of how good it is, Un ja es jums tagad pastāstīju tikai mazumu daļu no tā, cik tas ir labi. can you imagine what the full package is like from God? Vai jūs varat iedomāties, kāda ir šī pilnā pārpilnības paka? I can't even express it in words. Es to pat vārdos nevaru izteikt. Even though I speak English reasonably well, Lai gan es diezgan labi runāju angliski, no English words can explain this fullness. nekādi vārdi angliski nevar izstāstīt šo pilnības mēru. And I also like to invite our missionary from Belgium as well, Joseph. Un es arī gribu aicināt misionāru Jāzepu. Three of us will go to pray for you. Tad mēs trijotā Please come forward. iesim pie jums. But first we'll pray for each other as well. Bet no sākuma lūksimies viens par otru. We can't give you what we don't have. Mēs nevaram iedot to, kā mums nav. And it is God who gives to everybody. Un Dievs visiem dod. So we all in humility go to Jesus, Un mēs visi pazemīgi dodamies pie Jēzus. symbolized by the cross present here. Un šī krusts, kas ir priekšā, to simbolizē. Say, Lord, give me your fullness. Kungs, dod man
So please, over to the choir. Thank you. Sirdī atdod visu, kas man dāv, visu atdodu, mans glābējies. Sirdī atdodu visu, kas man dāv, es visu atstāju, Tevis dēļ mans kungs un Dievs. Es atdodu visu Tev, visu Tev.